Aizvadītās nedēļas nogalē Ulēnas novada domas ēka bija nodota pašas jaunākās paaudzes rīcībā. Uz savu pirmo svinīgo pasākumu pulcējās pagājušā gada nogalē dzimušie bērni un viņu vecāki. Tradīcija 5 reizes gadā sveikt jaundzimušos Ulēnē aizsākusies pirms 8 gadiem. Bērnu skaits šajā laikā ir bijis visai dažāds, taču aizvadītajā gadā novads var lepoties ar 179 jauniem iedzīvotājiem. Pašvaldības dāvanā mazie saņem apsudrabotu karotīti ar iegribētu bērnu vārdu un vienreizējo pabalstu, jeb kā paši vecāki smejoties teica, pirmo stipendiju mazulim 100 latu apmērā. Kaut ko jaunu nopirksim, kādu drēbīti. Un mazajiem paliks ar visu gravējumu piemiņu? Jā, protams, smags uzrakstīns karotītis. Šobrīd jums rokā ir piemiņas veltes no pilsētas. Vai ko jums tas nozīmē? Laikam pirmais solis turpināt attīstību, tātad, dzemdēt bērnus un arī, prieks, ka mazajai kaut kāda piemiņam pirmajam bērniņam, tas ar, kaut kā iedvesmo arī īstenībā. Un var redzēt, ka doma arī strādā pie tā, ka, lai ģimenei kaut kādu atbalstu vismaz tādu, piemiņas dotu. 18 ģimenēs aizvadītajā gadā dzimuši 3. bērniņi, bet ir arī drosmīgie, kuri nebaidoties no grūtībām parūpējušies arī par 4. un pat 5. un 6. mazuli. Kamēr bijām jauni, domājām vienu, kad kļuvām vecāki, domājām savādāk. Mēs uzskatījām, ja Dievs mums ir devis bērnu, tad viņam ir jāpiedzimst. Именно с этой позиции. Galvenais es jums, ko gribētu novēlēt, lai jums būtu saticība ģimenē, lai jums būtu darbs, par bērniem rūpēsimies kopā, bet atbildība noteikti jau ir jums. Ulēna ir viena no tām retajām Pierīgas pašvaldībām, kurās rindas uz bērnu dārzu praktiski nav, taču tās nav vienīgās rūpes par novadu jauno paudzi. 447 bērniem pašvaldība apmaksā ēdināšanu gan skolās, gan bērnu dārzos. Es domāju, ja patīkami ir dzīvot, tad arī var rasties ģimene pieaugums un varētu būt saticīgiem visiem. Un mēs lepojamies ar to, ka kaut vai drusciņi, bet mēs varam tam ģimenēm palīdzēt un ietekmēt to dzimstību. 100 lati salīdzinot ar citām pašvaldībām, jūs esat ļoti dāsni, ar kurām man ir nācies saskārties. Ja bērnu skaits palielināsies, vai būsiet tikpat dāsni? Tādām nolūkam naudiņa gan vienmēr atradīsies. Atbalstu saņem nevien bērni, bet arī vecie cilvēki. Ik gadu Ulēnas novadā tiek sumināti apmēram 8 pāri, kas laulībā nodzīvojuši pusgadsimtu. Vilmu un Laimoni sastopam rušināties dārzā. Tas esot nepieciešams nevien, lai izaudzētu svaigus dārziņus, bet arī, lai kaulos neiesēstos vecums. Tikai priekš sevis, vēl to goteņu tur, jo man pašam vajadzīgs speciāli pienu, kafiju nedrīkst dzert, es sirdslidnieks, aizliedz, pienu dzeru. Mēs esam iztikuši, mums ir ko ēst, mums ir viss pārējais, nevaram teikt, kad. Bet jūs paļaujaties tikai paši uz sevi, jeb tomēr atcerieties, ka grūtā brīdī varētu palīdzēt arī pašvaldība vai valsts? Ir gadījumi, kad vajadzētu palīdzību. Piemēram, malku mums ir ļoti daudz vajadzīga. Mums 3 mašīnas, 15 steri apmēram iet ziemā. Tas mums gandrīz vai 500 lati maksā. Te mums ir lotiņa.
Saimnieki laipni izrāda savu saimniecību, kūtī pašiem savu pienu devēju un vistiņas, bet uzrušinātajā dārzā, kā pateicoties par rūpēm, krāšņi saziedējušas pirmās pavasara puķis. Gādīgu roku pieskārieni un darba mīlestību šajās mājās jūtam ik uz soļu. Saimniece stāsta, ka patīkot arī adīt, un liecība tam nav tālu jāmeklē. Viens nu gan ir skaidrs, šeit dzīvo cilvēki, kam darba tikums nav aizkrastnē jāmeklē, un sociālā dienesta durvis, neraugoties uz to, ka pensijas nav lielas, šeit bieži netiek virinātas. To apliecina arī līdzi atbraukšie pašvaldības pārstāvi, tomēr, ja vajadzības spiež, šāda iespēja ir ne tikai viņiem, bet visiem trūcīgiem un maznodrošinātajiem novadu ļaudīm. Pabalstiem šogad paredzēti 582 000 latu, no kuriem līdz 1. aprīlim jau izmaksāti vairāk nekā 192 000 latu. Līdztekus valsts noteiktajiem dzīvokļu un garantētā iztiks minimumu pabalstiem joprojām ir saglabāts arī pabalsts veselības aprūpei. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.